Katra pagalmu bumbas dzenētāja sapnis ir kļūt par talantīgu un pazīstamu futbolistu. Futbols un sarunas par to šobrīd ir viena no Rēzeknes zēnu mīļākajām tēmām, jo tuvojas turnīrs ar pozitīvo nosaukumu Lielais futbols sākas pagalmā. Tas jau 3. reizi mudina aktīvus jauniešus, kuri nodarbojas ar futbolu amatiera līmenī, pierādīt savas sportista spējas. Galvenais ir paņemt līdzi savus pagalmu un ielas draugus, izveidojot komandu 5 līdz 6 cilvēku sastāvā, un lielais futbols var sākties. Kā tu nolēmi piedalīties šajā turnīrā? Man to piedāvāja draugi. Tu aizgāji tieši tāpēc? Jā. Tev patīk futbols? Jā. Vai vēl nodarbojies ar kādiem sporta veidiem? Nē, tikai ar futbolu. Kā tu nolēmi pieteikties turnīram Lielais futbols sākas pagalmā? Mani pasauca draugi, un es arī atbalstīju šo. Es arī pats spēlēju futbolu, un vajadzēja piedalīties. Turnīrs Lielais futbols sākas pagalmā pirmo reizi norisinājies 2006. gada vasarā. Šogad turnīrs norisināsies no 30. līdz 31. augustam pilsētas stadiona jaunajā laukumā. Jaunieši vecumā no 11 līdz 16 gadiem, kas nenodarbojas ar futbolu profesionāli, ir galvenie pasākuma varoņi, jo viņu vidū treneri cer ieraudzīt nākamās futbola zvaigznes. Visi, kas piedalīsies turnīrā, ar nepacietību gaida tā sākšanos. Что ты думаешь про этот турнир? Ko tu domā par šo turnīru? Tas būs interesants, aizraujošs. Būs intriģējošas spēles, būs interesanti sāncenši, daudz komandu. Balvas būs interesantas. Un no Rīgas brauks mērs mūs apbalvot. Tas mums būs ļoti patīkami. Pagaidām turnīram ir pieteikušās 5 zēnu komandas – FK Gips, Kooperativka, Monta un citas. Organizators Žanis Ārmanis min, ka iespējams šogad savas spējas spēlēt īstu futbolu rādīs arī kāda meiteņu komanda. Jauniešu aktivitāte šogad ir mazinājusies. Piemēram, 2006. gadā turnīrā piedalījās 11 komandas, taču šoreiz tās varētu būt vien 8 komandas. Vai jauniešu aktivitāte uz šādiem sporta pasākumiem ir liela? Varu pateikt, ka pagājušos gados bija lielākā aktivitāte. Ja? Es sapratu, kaut kas notiek ar sportu un īpaši ar futbolu mūsu pilsētā, diemžēl. Ja? Un pagaidām nevar pateikt, ka liela aktivitāte, bet mēs ceram, ka 8 komandas mēs salasīsim. Turnīra atklāšana notiks 30. augustā 11:00 pilsētas stadiona jaunajā laukumā. Visi jaunieši, kuri vēlas padzināt bumbu un vienkārši jautri pavadīt laiku kopā ar saviem draugiem, vēl var paspēt pieteikt savu komandu turnīram, piezvanot pa telefonu 292 777 84 vai pašiem atnākot uz stadionu.